Labvakar, šodienā es nevilkšu garumā, es sākšu jau šodien, jo man rāda 6 vakarā, Latvijā ir 7 vakarā, Anglijā ir 5 vakarā. Mani sauc Līga Raimere, esmu naturopāts, praktizēju jau 4 gadus, oficiāli naturopāts esmu 2 gadus, ļoti daudz mācos, turpinu mācīties, un es īsās tādās video lekcijās mēģināšu iepazīstināt cilvēkus ar šiem dabas preparātiem, kuri ir ļoti, ļoti augsti efektīgi. Runa ies tikai par augsti efektīgiem preparātiem. Jā, palūkšu izslēgt arī skaņas, kurš varēs. Tātad mēs startējam. Tātad šodien runa būs tikai par 2 dabas antibiotiķiem, bet ļoti, ļoti, ļoti efektīgiem. Tātad maksimāli efektīgi, ar maksimāli tendētu rezultātu, un runa ies par ekstraktiem. Tātad ne vienkārši zālīte kaltēta, ne vienkārši kaltētas arī kaut kādas, Дариночка, выключи, пожалуйста, звук. Ne vienkārši kaut kādi kātiņi, zālītes kaltētas, bet tie būs ekstrakti. Tātad tie ir speciāli apstrādāti, ekstraģēti izvilkumi no šiem augiem, no ekoloģiski tīriem augiem, lai viņi mums nestu maksimālu kvalitāti. Tātad sāksim ar pirmo. Es gribu pāriet uz pirmo, un šie būs 2. Pirmais ļoti, ļoti izplatīts vispār naturopātijas pasaulē, un uz visas pasaules, ja tu paskaties, jebkurā pasaules valstī cilvēkiem runā, nu pat nesen es arī biju veikalā, iepazinos ar pāri, viņi man prasa, ko es daru. Es atbildu, es esmu naturopāts, mēs sākām runāt par imunitāti. Jā, viņi zina skudru koku. Nav svarīgi, kādā valodā. Tā ir spāņu, tā ir angļu, tā ir krievu, cilvēki zina skudru koku. Un es gribētu šodien arī Latvijā šajās 20 minūtēs iepazīstināt cilvēkus vairāk par šo skudru koku. Tātad šis ir latīniskais nosaukums, pēc kura mēs viņus atrodam visur un vienmēr pareizi, jo viņi varbūt arī neprecīzi tulkojumi. Paudarko saucas visā pasaulē, bet mēs viņu saucam par skudru koku. Un paudarko, tas ir koks, ļoti liels koks. Es ielikusi arī bildi, lai jūs redzētu. Viņš aug Centrāla Amerikas, vairāk Dienvidu Amerikas siltajās daļās. Mūžzaļais koks aug līdz 40 metru augstumam ar tādiem ļoti skaistiem rozā violetiem ziediņiem. Kas viņam ir neparasts, kad šim kokam ir ļoti, ļoti cieta augsne, un uz šī koka ļoti cieta koksne, nevis augsne, un šīs koksnes patiesībā viņa ir tik izturīga pret slimībām, pret pūšanām, pret sēnēm. Sēnes neaug uz šī koka. Sēnes, visādi izaugumi, parazitējumi, viņi nav uz šī koka. Šim kokam ir unikālas īpašības, un vēlāk paskatīsimies, kāpēc viņš ir saukts par skudru koku, jo viņa iekšienē, aiz mizas iekšienē kolonijas veido skudras. Un es atceros bērnībā, kad manam tētim sāpēja mugura, bija muguras problēma reimatisms, viņš gāja uz mežu ar dvielīti. Es nezinu, vai varbūt kāda no jums vecmāmiņas arī zina. Jūs varat ierakstīt man jautājumus. Un viņš lika to dvielīti uz skudru pūžņu. Mēs, protams, brīnījāmies, es nesapratu, kāpēc. Un tad viņš vakarā to dvielīti no tām skudriņām nopurināja un lika uz muguras. Un tādā veidā viņam pārgāja muguras sāpes. Un tagad es atgriezos pie naturopātijas, es šo stāstu no bērnības atcerējos. Aiz šī koka miziņas kolonijas veido iekšienē, šī koka iekšienē kolonijas veido skudras, un viņas tur dzīvo. Un tās skudras arī palīdz šim kokam veidot šos flavonoīdus, šos ekstraktus un šies skudriņas čurā, un viss, kas tur notiek iekšienē, tad viņš arī ir tik izturīgs fantastiski pret šīm slimībām, pūšanu un jebkāda veida parazitēšanu uz šī koka. Un šis koks jau bija ļoti sen pazīstams no inku ciltīm, tātad ļoti, ļoti sen, kurš arī palīdzēja cilvēkiem šajās inku ciltīs no prostatas, artrīta, locītavu sāpēm, pret drūdzi, čūlā, dažādu vēža pat veidiem. Un jau visās vēstures zinātnēs naturopātijā jāpaskatās 1873. gadā jau varēja zināt par viņa izmantošanu, tātad profilaksē. Tas bija ļoti, ļoti plašs profilaktikas līdzeklis. Un ja mēs paskatāmies tagad, viņš ir visur pasaulē ļoti, ļoti, ļoti pieejams un populārs. Nav svarīgi, kādā kultūrā. Vēsturiskais pielietojums, tātad šie Centrāla Amerikas pamatiedzīvotāji, viņi dažādas lietas ar viņu
neteiktu ārstē, viņi uzlaboja veselību. Tātad tā bija ekzēma, psoriāze, īpaši izteiktas tās bija sēnīšu infekcijas, arī vēzis, kas ir interesanti. Man ir mans arī pētījums, kurus es atradusi. 1960. gadā jau Pau Darko uzsāka lietot Santandrē, Amerikas pašvaldības slimnīcās, izmantojot vēža slimnieku ārstēšanai. Tas viss ir no vēstures. Tātad šis ir ļoti plaša spektra un ļoti efektīvs un stiprs antibiotiķis. Skudrukoks, tāpēc jau viņš arī saucas skudrukoks, jo tajos dobumos dzīvoja skudras. Un cilvēki patiesībā Meksikā un Peru viņu sauc par dievišķo koku, tātad par šo dziedinošo koku, kuram ir šīs dziedināšās īpašības, kaut gan visi šie dabas ekstrakti, viņi iedod mūsu organismam spēju dziedināties. Tas ir tas, kas palīdz pašam mūsu organismam nonākt līdz šim dziedinošajam efektam. Evīna, lūdzu, izslēdziet mikrofonu. Evija, lūdzu, izslēdziet mikrofonu, lai mēs varētu dzirdēt viens otru. Paldies, Evija, sirsnīgs paldies. Un, ja ejam tālāk, tātad šī miza, šī dabīgā ekstrakta miza, viņa ir ļoti spēcīgs antibiotiķis, kurš ir izmantots tautas medicīnā dažādu infekciju slimību iekaisumu gadījumā antibakteriālo gadiem, gadsimtiem jau. Un šīs kudru koka miza, viņu izmanto no šī iekšējās kārtiņas, viņa veido par ekstraktu. Jo kas notiek? Visā šajā mūža mežā, kur šis koks aug, viņš par cik viņam ir jābūt izturīgam pret šo agresīvo vidi, tas viss, kas notiek augu valstī. Parazīti, sēnes, kukaiņi, visādi ēdāji. Un viņi attīsta iekšienē šos flavonoīdus, saponīnus, alkaloīdus, lapahenolus un lapahenolus, kuri patiesībā arī pārstrādojoties un ekstraģējot kapsuliņās, arī pēc tam kompānija viņus pārstrādā ekoloģiskās GMP augstākās kvalitātes. Tad lietojot mums arī palīdzībai organismā, mums arī pateicoties šiem flavonoīdiem, ko augs ir attīstījis, viņš arī palīdz mūsu organisma iekšējai imūnsistēmai, organismam dziedināties, kad atbalsta organismu. Un, ja paskatāmies mazliet vairāk, es visu šo nelasīšu, tas bija tur, kur ļoti plaši jau gadsimtiem, jau sen atpakaļ izmantoja tieši šo Pau Darko skudru koka ekstraktu, tātad viņš ir izmantots ļoti plaši. Interesanti, ka viņu izmanto arī pie parazitārās inficēšanās, kaut gan mēs vairāk izmantojam citus ekstraktus. Un interesants bija viens pētījums ar dzīvniekiem, kur tika noskaidrots, ka Pau Darko ietekmē viņiem samazinājās vēža šūnu skaits, bet, protams, tur ir atzīme, ka tur bija ļoti lielos daudzumos šis Pau Darko lietots. Un uz cilvēku, protams, nav šo pētījumu, ir uz dzīvniekiem. Kaut gan mēs skatoties uz dabas procesiem, mēs varam arī saprast pret sevi. Tātad skudru kokam, kas ir interesanti, kad viņi skatījās laboratorijas testos, šie flavonoīdi nogalināja dažādas baktērijas, sēnītes, vīrusus un parazītus. Viņš tā kā dod arī imunitāti šim organismam un arī viņam piemita šīs pretiekaisuma īpašības pret visa veida iekaisumiem un iekaisumiem organismā. Vai nu tie ir baktērijas, vai tie ir vīrusi, vai tie ir parazitārie. Tātad ejam tālāk, es sadalīju 3 veidos skudru koku, kurš varētu būt ļoti, ļoti labs un uzskatāmi mums. Pirmais, tas ir antibakteriālās, jo viņiem ir šie flavonoīdi un lapahols, ja? Tā ir tā galvenā šīs mizas sastāvdaļa, šīs ēteriskās vielas iekšā, tā vienkāršiem vārdiem runājot, lai jums nesarežģītu dzīvi. Un viņš dod šai mizai antibakteriālu iedarbību, un es redzot arī savā praksē, es redzu, ka nav jābaidās, jā, man cilvēki parasti jaunie prasa, cik tad lielās devās tur vienu kapsuliņu 2 reizes dienā. Es zinu, kad es tikko atnācu uz naturopātiju, man ļoti slimoja toreiz bērni, tad es bērniem devu kaut kur 1-3 reizes dienā, bet pašlaik zinot arī agresīvās baktērijas un vīrusus un visu agresīvo mūsu vidi, es cilvēkiem iesaku nebaidīties, palielināt devas, jo burku dienā jūs noteikti neizēdīsiet. Bet ja tie ir agresīvs vīrus vai baktērija vai agresīva
agresīvs iekaisums, tad tās var būt 3 kapsuliņas 3 reizes dienā un pat var palielināt šo devu. Tātad no šī nav jābaidās, jo nekādas ļoti lielās blaknes un blaknes no viņa nav. Vienīgais, ko es novēroju pie sava puika vai pie klientiem, ja cilvēks ir ļoti daudz lietojušos ķīmiskos antibakteriālos preparātus, antibiotikas, tad organismā attīstās sēne. Ja organismā ir agresīva sēne, ko mēs redzam pēc tam jau plēkšņojoties, nagi un varbūt tās pumpas, ekzēmes, psoriāzes, tad, lietojot lielās devās skudru koku, šī sēne var sāsināties, kā manam puikam bija. Tad, kad organisms tīrījās, viņam bija tādi lieli pleķi uz locītavām, šī sēne nāca ārā. Tas var būt tā kā mazs blakus efekts. Ko mēs daram tad? Mēs varam samazināt mazliet devas, lai organismam maigāk ir šī tīrīšanās un atkal atjaunot, ja ir nepieciešams. Tad pirmā ir šī antibakteriālā, kas ļoti labi darbojas uz gripām, uz herpēm, uz vīrusiem, uz RV, pret sēnīšu, jo tur ir ļoti laba šī miziņā, šis lapahalols un ksinolidīds, kurš patiesībā arī strādā arī uz mūsu cilvēku organismu. Un fakts ir tāds, ka uz šī koka stumbra nekad neaug sēnes. Tālāk nākamais tā ir pretparazitārā īpašība, kuru mēs it kā neuzsveram, jo parasti klientiem mēs iesakam saaugstēšanās vīrusu iekaisumu gadījumā lietot šo preparātu, bet pretparazitārās viņam arī ir, un interesanti, viņš arī bija izmantots arī Dienvidamerikas tautas medicīnā, lai ārstētu pretparazitārās infekcijas. Un skudru koka mīzu mēs parasti viņa samazina parazītu vairošanās iespēju, attīstību. Tātad šie vienšūņu parazītu vai citu parazītu invāzijas, viņam ir nelabvēlīga vide mūsu organismā lietot šo preparātu, viņi nevar vairoties un attīstīties. Un savukārt, kad organisms no patogēniem tīrās, tad imunitāte paliek ar vien stiprāka un tīrāka. Viņi tāda spējīga reaģēt uz visu. Pats pēdējais, ko es atzīmēju, tas ir pretiekaisuma un imūnsistēmu stiprinošas īpašības, kas ir fantastiski. Visi šie dabas preparāti un antibiotika, viņi it kā palīdz tam organismam tik galā ar patogēnu. Viņi neizjauc šo dabīgo organisma mikrofloru, kas ir ļoti būtiski. Dabīgais antibiotiķis, dabas antibiotiķis, viņš neizjauc organismam zarnu mikrofloru, kurā veidojas visa imunitāte, kurā veidojas visas augu un vairojušīs labās baktērijas un tā tālāk. Tātad viņam ir imunmodulējušas īpašības, un viņas var izmantot arī pie alerģiskiem autoimūniem gadījumiem, Viņas nebaidoties izraisīt slimības sāsinājumu. Protams, šeit, ja ir akūti gadījumi, mēs skatāmies pielikt bioloģisko sēru. Ja pieņemsim, mums ir akūts locītavu iekaisums, tad klāt šim efektīgajam antibiotiķim mēs vēl liekam bioloģisko sēru un bosvēlu, kas ir arī augs. Bet tas ir locītavu iekaisumiem. Tad šīs 3 vienība ļoti labi strādā uz locītavu iekaisumiem. Tātad vīrusi, baktērijas, sēnes un jebkāda veida iekaisumi. Vienīgi tad jau, saprotiet, zinošam cilvēkam prasiet, ko ar ko varbūt sakombinēt kopā, lai ir šis rezultāts maksimāli efektīvs. Nelasīšu visu, varbūt mazliet uzsvēršu. Skudru koku labākam efektam var dzert gan kapsuliņās, var dzert arī kā tēju, bet šeit ir viens bet. Lūdzu, ne dabas ekstraktus mēs neliekam karstā vārītā 100 grādu ūdenī. Tas var būt maksimāli 40, es lieku līdz 60 grādiem, lai tomēr viņš ir sildošs, lai pie 100 grādiem viņš nezaudē tā ekstrakta īpašības. Un attiecībā no jūsu iekaisuma vai no slimības vai no vīrusa, lai tā tālāk, tur ir 2, 3, varbūt arī 4 kapsuliņas vienā tejas krūzē. Es parasti lieku 2. Bērniem tās ir arī 2, ja man vajag, bet mēs vairs tagad arī neslimojam. Tāpēc tur ir atkarīgs no situācijām, cik tās kapsuliņas. Un atkal ar ko jūs varētu viņas sakombinēt. Bet ja mēs zinām to pamatbāzi, kad šis strādā uz šo, mums jau ir daudz vieglāk. Pie nagu sēnītes ļoti efektīgi ir diezgan regulāri līdz 30 minūtēm siltā ūdentiņā vannot kaiņas. Kompreses var likt, es esmu redzējis mums no klientu puses, ja ir zobiņš sāpoši, izrauts vai ir iekaisums, viņas var likt kā kompreses, iekšķīgi, ārīgi, vannot kājiņas un tā tālāk. Tātad ļoti, ļoti daudziem iekaisumiem. Viens bija gadījums, es atceros mums, kad bērnam bija ļoti, ļoti iekaisis šeit, un mēs taisījām ar kolodālo sudrabu un skudru koka mīzu tādu kā aplikācijas un likām pa taisno uz mandelītēm, lai tās mandelītes arī
ātrāk iziet, lai tas sīkasuma process ātrāk beidzas, ja? Tā. Vēl mazliet, kas ir interesanti, jā, kad vairāk pētījumi ir arī norādījuši uz to, ka tas aizsargā arī no brūču un ādu infekcijām. Tātad, ja ir kaut kādas ādas iekaisumi, infekcijas un brūces, tās var būt gan iekšķīgi šīs tabletītes ekstraktiņa, gan arī ārīgi, jā, tātad kā aplikācijas pret čūlām un tā tālāk, jā, jo viņš ļoti labs antibakteriāls līdzeklis. Nesaukšu visu, tur ir uzrakstīts viss, pieņemsim pie gremošanas traucējiem, pie čūlas arī, pie reimatisma, jā, man tā kā tētis, es jau stāstīju ar to dvieli mežā, ļoti svarīgi, visi šie flavonoīdi iekšā, viņi fantastiski strādā. Ieskats no viena no ļoti fantastiskiem rezultātiem īsumā. Elīna bija mums arī pieslēgusies, fantastiska, varat pameklēt Facebookā viņu uzrunāt, ja jums tas interesē. Elīna Bulīga, 5 bērniņu mamma, fantastisks cilvēks, un viņa, gaidot bērniņu, 5. bērniņu, viņai bija šis agresīvais beta-hemolītiskais streptokoks, bet regulāri arī atbalstot organismu un atbalstot šo otro grūtniecības pusi ar skudru koku, jā, es nelasīšu visu atsauksmi, ja jums ir iespēja, jūs varat arī izlasīt, kur viņi raksta. Visu rakstīts, ka šo baktēriju nav siete jārastē ne pirms, ne pēc grūtniecības, bet ja no tās var atbrīvoties jau gaidot bērniņu, tad kādēļ to nedarīt? Jo patiesībā, ja mazulītis saņem šo streptokoku, tas var izraisīt saslimšanu. Streptokoks ir agresīvs diezgan, jā, baktērija. Saslimšana jau jaundzimušā asins saindēšanas un smadziņu apvalka iekaisumu. Un kas notika šeit, pateicoties šim dabas antibiotiķim? Visi 4 bērniņi bija ar šo streptokoku, jā, tātad viņai organismā ir pozitīvs šīs analīzes, bet pateicoties šim pēdējam gadījumam ar skudru koku, šis analīžu beta streptokoka rezultāti bija negatīvi. Tātad vairs nevajadzēja pirms dzimšanas bērniņa šīs antibiotikas, jo dabas antibiotikas bija izdarījis savu darbiņu. Patiesībā ļoti forša atsauksme, jā, un šeit ir arī viņas rādītāji un rezultāti visi, kas ir visi medicīniski datēts, tātad šie visi koki, stafilokoki, streptokoki, visas šīs baktērijas un vīrusi, viņš fantastiski uz viņiem strādā. Kur viena mamma arī Laura raksta, ka mums visa ģimene lieto un mums ir tāds produkts kā ātrā palīdzība mājās. Kāpēc mēs par šo šodien runājam? Jo viņam ir jābūt mājās kā ātrai palīdzības aptieciņā. Mazliet pieskaršos tam, lai jūs redzētu, kas ir kapsuliņā. Vienā kapsuliņā ir 500 mg, tātad šis ir ekstrakts. Kāpēc es iesaku klientiem un izvēlos šo, jo turklāt ir C vitamīns, kas vēl vairāk balsta šo imunitāti, un selēns, kas arī savukārt maksimāli strādā uz imūnšūnu darbību. Ja? Tātad šis antibiotiķis vēl ir papildināts ar C vitamīnu un selēnu, kas ļoti, ļoti labi palīdz organismam atjaunoties. Šis ir viens no mūsu populārākajiem mājas aptieciņām. Taisni rudens sezonās, patiesībā, ja mēs regulāri attīram organismu, mēs neslimojam, bet tomēr tas vēsais augstais laiks, un ja nu kaut kas notiek mājās, viņam vienmēr ir jābūt. Šeit es ieliku mazliet salīdzinājumā, mums Koroļu klubā ir arī Paudarko ar mate ekstraktu un olīvu lapu ekstraktu. Tas būs vairāk uz asinsrites sistēmu, uz asins vadiņiem, uz viņu elastību, uz labsajūtu. Tātad šis, bet tur ir atkal daudz mazāk šis 200 mg skudru koka ekstrakts. Tātad viņu var lietot vairāk šīs kapsulas un arī varbūt garāku šo laika posmu. Ja? Šeit ir arī tīrais, ja pieņemsim cilvēkiem nedara C vitamīnu un selēnu, tad ir arī tīrais skudru koka mizes ekstrakts. Nevarēs to tastatūru pieslēgt. Lūdzu, noslēdziet mikrofoniņu. Vajadzēs nākamreiz noslēgt mikrofoniņus. Paldies! Tātad šeit ir arī tas pats 500 mg. 2 kapsuliņas ir 1000 mg, tā ir tā profilaktiskā deva. Tātad, ja mēs esam jau saslimuši un vai ir šis vīrus, tad mēs šīs devas palielinām. Un par šo nav jābaidās. Nākamais, par skudru koku es pastāstīju, ja ir kādi jautājumi, rakstiet man iekšēs, ātri iziešu cauri kaķa Dacīt saka, es dzēru skudru koka mizu 4x4, fantastiski Dace. Ko es parasti klientiem saku, nebaidieties palielināt devas.
4x4. Izmantoju silvermaks, lakrices sakni pēc gudrības zoba raušnas, un tagad pampums ir krietni samazinājies. Varu norīt ciekalas un ēst bez sāpēm. Fantastiski. Paldies, Daci, par atsauksmi. Kuros gadījumos labāk lietot tīro skudru koku ar selēnu, skudru koku ar matē. Tīro skudru koku es lietotu tādiem iekaisumiem, kā pieņemsim, ja es viņus skudru kokus izmantoju, pieņemsim locītavu iekaisumiem, ja, kur mēs liekam klāt vēl bioloģisko sēru un bosvēlī, tad es ņemtu varbūt šo tīro skudru koku, ja. Tādiem gadījumiem, bet gan viens, gan otrs, viņi abi vienādi efektīgi ir. Skudru koks ar C vitamīnu un ar selēnu, viņš vairāk ir imunitāti modelējošs un vairāk uz tieši vīrusiem, imunitātes stiprināšanu un tā tālāk. Vēl viens, kurus gribētu uzrunāt, tas ir kaķa nags. Es nezinu, vai zinat par kaķa nagu, vai esat dzirdējuši. Latīniskais nosaukums angliski saucas cat's claw, jo šim augam viņam ir tādi kaķa nadziņi mazie, viņam ir tādi nadziņi aug uz augu, tāpēc viņus arī sauc par kaķa nagu. Un šis kaķa nags aug tropu Amazonas lietu mežos, tā ir vēl viena antibiotika efektīga, un viņa aug caur visiem šiem valstīm, Dienvidu Amerikas, Peru, Brazīlija, Ekvadora, un arī ļoti garš, kurš kāpelē pa šiem augiem un visur ieķerās. Interesanti, ka šis augs ir viens no dabā spēcīgākajiem un arī imunitātes iedarbību stiprinošiem. Tātad, kad mans bērniņš atnāca un mēs saskārāmies ar naturopātu, viņš vienmēr ļoti daudz slimoja, tad es akcentu liku uz kaķa nagu, jo viņš ir gan antibiotiķis, gan maksimāli arī stiprina imunitāti, ja? Tātad, jo manam bērnam imunitāte bija ļoti zema, mums bijām katru mēnesi uz antibiotikām, un beigās mēs sapratām, ka mums no šī apburtā loka ir jāaiziet, mums jāsāk tīrīt organismus un lietot šo imunitāti stiprinošās vielas, un kaķa nagu šeit ļoti noderēja. Inku Ciltis izmantoja šo kaķa nagu jau tūkstošiem gadu, un viņš bija izmantots arī gan veselībai, gan arī garīgai labsajūtai. Un viņu izmantoja iekaisumu infekciju ārstēšanai, ja? Tātad viņu var lietot gan tējas veidā, atkal gan kapsulas. Kaut gan kaķa nags, viņš ir diezgan stiprs, viņš nebūs patīkams tējas veidā. Tāpēc kapsulas formā viņš cilvēkiem ir daudz patīkamāks. Pero leona vai kaķa nags, jā, viņš efektīgi atjauno organisma aizsargspējas, jo tur atkal iekšā ir šie alkaloīdi, glikozīdi un visi šīs aktīvās vielas, kuras arī pārstrādājot ekstraktos, viņas saglabājas un viņš palīdz mūsu organismam atjaunoties, ja? Kas ir ļoti interesanti, kad šis ekstraktiņš kaķa naga, ja, viņš izolē svešķermeņus, tātad viņš ļoti efektīgi organismā, tiekot mūsu asinsvidē, tiekot mūsu sistēmās, viņš izolē svešķermeņus baktērijas, mirušās šūnas, bloķē vīrusa vairošanu šūnās. Tātad, kad vīrus tiek organismā, šīs pirmās ar abiem antibiotiķiem ir ļoti svarīgas šīs pirmās 2 dienas. Pirmās 24 stundas ir ekstra svarīgas, tāpēc es cilvēkiem parasti iesaku, ja jau jūtat, jūs slikti jūtaties, temperatūra ceļas, ir kaut kāds iekaisums, un negaidiet, kāpēc viņam ir jābūt mājās, negaidiet, ka tu vīrus savairosies, jo pirmajās 20 stundās viņš vairojas maksimāli ātri, izmantojot mūsu šūnas. Tāpēc mums šie dabas antibiotiķi un imunitāti balstošie ir vajadzīgi, lai viņi vienkārši tiek sistēmā un viņi bloķē vīrusa vairošanos mūsu šūnās. Plus viņi arī normalizē imunoglobīnu, ja, kas ir ļoti svarīgi mūsu imunitātei un asins līmenim, ja, asinīm, asins spējām arī traucēt trombocītu vairošanās, trombu veidošanos asins vados, ja, un sekmē kapilāru izturību un paaugstināšanos. Ļoti, ļoti fantastisks antibiotiķis. Un, jā, Ziemeļamerikas iedzīvotāji, viņi jau daudziem gadu tūkstošiem viņi ir lietojuši imunsistēmas stiprināšanai. Interesanti, ka viņi arī ir lietojuši to ar kuņģu sāpju laikmēm, tonizēt organismu un ļoti daudzām lietām. Paaugstina noturību pret vīrusiem, bakteriālām infekcijām, urīnceļu iekaisumiem. Ja?
kuņģa zarnu trakta iekaisumiem. Jā, šo daudzi cilvēki nezinu, viņi domā tikai vīrusiem. Ļoti svarīgi, ka viņš arī ļoti labi strādā pie urīnceļu iekaisumiem, gastrītiem, kolītiem, jā, cistītiem, visi šie īti, prostatīti, jā, un arī ļoti labi strādā arī pie artrītiem un artrozēm, bet, protams, tur devas būs dažādas un atkarīgs no tā, cik jau liels un dziļš ir šis iekaisums. Mazliet pieskaršos pētījumiem, kurus rekuri arī Healthline.com, Nutrition Cuts Club Benefits. Šie ir oficiāli pētījumi ar kaķa nagu. Tātad pētījumā piedalījās 27 vīrieši, kuri 700 mg kaķa naga lietojot 2 mēnešus, viņi palielināja balto asiņu šūnu skaitu, tātad imunšūnas, kas ļoti efektīvi cīnījās ar vīrusiem organismā. Tad ļoti redzams bija šis uzlabojums. Vēl viens pētījums bija, piedalījās tikai 4 vīrieši, un viņi 6 nedēļas dzēra kaķa ekstraktu. Jā, un arī bija atzīmēti šie rezultāti, kad viņi ļoti labi pastiprināja šo imūnreakciju organismā. Tātad organisms ļoti ātri reaģē uz patogēniem un ļoti labi tika galā. Vēl viens no pētījumiem, kas bija interesanti, un kaķa nags ļoti labi arī strādā uz osteoartrīta simptomiem, pretiekaisuma iedarbība viņam ir tātad reumatoīda artrīta simptomiem, jā, un šeit piedalījās 45 cilvēki, kuri lietoja 100 tikai miligramus, tas ir ļoti maza deva patiesībā. Korala kluba kapsuliņās tas ir 300 miligrami vienā kapsulā. 100 miligrami tā ir tāda ļoti maziņa deva, jā, un viņi lietoja 4 nedēļas, un viņi atzīmēja, ka viņiem samazinājās fizisko aktivitāšu laikā sāpes locītavās, jā. Vēl viens bija pētījums, kad kopā ar minerālu vielām deva šo kaķa naga ekstraktu 100 mg minerālu vielas, tāpēc ir svarīgi, ka mēs iemācāmies antibiotiķus, un tad mēs skatāmies pēc situācijas, ko mēs varam pielikt klāt. Šajā gadījumā cilvēkiem ar osteoporozi kaķa nags un minerālu vielas, jā, pat 100 g/mg, tā ir ļoti maza deva patiesībā. Pēc 2 nedēļām jau viņi sajūta, kad locītavu sāpes mazinājās un locītavu funkcijas uzlabojās. Citus bagātinātājus viņi nelietoja, vienkārši bija minerāļi un kaķa nags. Un vēl par reumatoīdu artrītu, bet es nelasīšu, tur arī bija 60 mg kaķa naga ekstrakta dienā, jā, un cilvēkiem uzlabojumi bija, bet ļoti, ļoti mazas devas, mazliet par rezultātiem, un tad jau mēs arī beidzam. Kristīne Sproģe jautā, ka pamodos ar pietūkušu kaklu, tātad jau akūta situācija, pietūcis kaklas, limfezli palielināt, kaklas sarkans, uz mandalēm jau strutāņi balti plankumi, ko darīt. Un rekur viens no mūsu nutricologiem Evita raksta, ka vislabākais tas ir šādā stāvoklī uzreiz ņemt kaķa nagu. Jā. Protams, ir citi vēl silveri, kolodālais silvers, bet kaķa nags ļoti efektīvs, stiprs antibiotiķis un imunitāti modelējuši. Sniedze mums dalījās ar rezultātiem tieši ceļgalu, ļoti akūtu, smagu ceļgalu sāpju gadījumā, bet šeit bija arī bosvēlija un kaķa nags, un jūs redzat arī skudru koks, tātad diezgan lielas devas, jā, jūs redzat akūtās situācijās 4x4, tās ir lielas devas, bet arī rezultāts bija ļoti, ļoti labs, tāpēc es cilvēkiem saku nebaidīties, palielināt devas, lai tas organisms ātri sāk atjaunoties un rēģēt. Un vēl viens bija par miežu graudiem, jā, arī lika kaķa nagu, dzēra, te var arī uz miežu graudu likt arī to aplikāciju ar skudru koku, un rekur vēl viena meitene raksta, Zane Jurkāna, cistītam kolosāls ir kaķa nakts, jā, to es atzīmēšu, skudru koks, antibiotiķis un kaķa nakts, kurš arī ir šiem ītiem visiem un imunitāti modelējuši, tātad fantastiski, kas iekšā kaķa nagā pēdējais. Kaķa nagā ir 300 mg, bet tas ir atkal ekstrakts, tas nav vienkārši izžāvēta miza. Tas ir auga, ekstraģēts, izvilkums, ekstrakts, tāpēc viņš ir arī tik efektīvs. Un nebaidieties palielināt arī devis, jā. Cik es puikam lietoju, mums nekad nebija nekādas blakus parādības, ļoti labi mums reaģē organisms. Diždeģa sakne, kas atbalsta arī nieres un aknes, un zaļās tejas ekstrakts. Un patiesībā šis ir arī viss šodienai. Vai ir kādi jautājumi? Tā, lasu jautājumus. Es lietoju skudru koku pie angīnas, izkošļāju ar kapsulu mutē. Fantastiska pieredze.
Pastāstīšu no savu bērnu pieredzes. Tā, kad bērniem jau sāk kņudināšana kaklā, viņi paši iet pie skudru koka un viņi laiza to skudru koku. Viņi taisa vaļā kapsuliņu un saka, mamma, tik garšīgs! Ja bērnam garšo skudru koks, tas nozīmē vajadzīga imunitātei atbalsts. Jo parasti viņi veseli esot, viņi nekad neiet pie tā skudru koka. Un nekad viņš nav tik garšīgs ar to C vitamīnu un selēnu. Tāpēc arī viena iekšķīgi un ārīgi. Esmu mēģinājuši kaķa naga tējas, tāda stipra garša, jā. Bet viņu iesaka arī tējas formā. Naturopātijā viņu iesaka, ja gribat, pieņemsim, kaut kāda iekšējie gremošanas sistēmas iekaisumi vai artrozē, jā, tad viņu arī iesaka tējas veidā līdz, es teiktu, līdz 40-60 grādiem, bet viņš ir ļoti stipri tā tēja. Lasim tālāk. Ko darīt, ja bērns izdara skudru koku ar lakricu? Pēc laika uznāk nepārtraukt 20 minūšu klepus. Maritiņ, ja bērniņš izdara skudru koku ar lakricu un pēc 20 minūtēm uznāk klepus, viens variants var būt, ka tas lakricas tēja nebija kārtīgi izšķīdusi, ja viņa ir tādos bumbulīšos ūdenī, viņa var kņudināt katlu, un tad sākas šī ātrā klepošana. Otrs variants var būt, ja tomēr viss tā smuki aizgāja uz leju un sākas tā aktīvā klepošana. Klepošana arī nozīmē, ka limfātiskā sistēma tīrās ārā. Tad viņai ir jāklepo arī patiesībā. Es ieteiktu, varbūt arī skudru kokā ir šī mazie tādi maza mizas graudiņi, jā. Varbūt tas var kairināt to, uzdzert virsū siltu ūdentiņu. Bet ja ir tas tāds patoloģisks, tad iespējams vai nu tīrās ārā, vai nu vienkārši uzdzeram virsū vēl siltu ūdentiņu, es ieteiktu. Lakrica sekmē atkrēpošana, tīra plaušas, tieši tāda ace. Tāpēc var samazināt arī, ja ļoti intensīvi tam bērnam. Bet var gadīties, ka nav izmaisīts labi tējā. Viņš var radīt to kņudinošo efektu, bet patiesībā izvēmās no tā, tad ik pa 3 minūtes ieklepojās. Ok, Marita, iespējams, jūs taisījāt pa stipru to bērniņam tēju. Ko es darīju? Atkarībā no tā, cik liels bērniņš. Ja bērniņš ir ļoti maziņš, tad es viņam nedotu tējā, es iejauktu viņu parastajā jogurtā, varbūt ar medutiņu, jā, es iejauktu tādā, kad bērns var apēst, viņam tad to kaklu nekņudina. Tējā, protams, ir efektīgāk, jo viņš ātrāk caur to limfu kuņģītī, viņš tiks tajā sistēmās, ja vēders ir tukšs, jā. Bet, ja tam bērnam ir tā vemšana un ir tik smagi un ir tik grūti, bet man kā mammai tie dabas antibiotiķis ir jādabū iekšā, tad ko es darīju? Es atrodu citus veidus. Citas mammas taisīja vienkārši karote, ūdens virsū, tas bērns nodzer. Manējie šitādu nedzertu, pagāja gads, un mēs jau dzeram kapsulās. Tad, protams, ja bērniņš ir diezgan liels, var pieredināt dzert kapsulās. Ja nē, tad tur ir mammas izdoma. Vai ir vēl kādi jautājumi? Vai nav jautājumi? Marita, es ceru, es atbildēju uz jūsu jautājumu. Jā, Līga, ļoti labi, paldies, ļoti plaša informācija. Vienīgi mammai uztraukums, vai nav garais klepus, bet es domāju, ka nē, ka tas vienkārši tikai tāds. Jā, mammai arī ir jāsaprot, tagad mēs sākam lietot dabas antibiotiķus, tad organisms arī tīrīsies, jā. Varbūt, es nesaukt viņas par blaknēm. Manam bērnam tā var būt atkrēpošana, jā, no šīs lakrices saknes. Par lakrici šodien mēs nerunāsim daudz. Varbūt, tā kā manam bērnam bija šie sarkanie pleķi uz locītavām, bet es saprotu, ka tā bija sēne organismā, jo mēs 3 gadu garumā katru mēnesi bijām lietojuši aptiekas antibiotiķus. Tad šis zarnu trakts, protams, viņš bija pilns ar šo sēni. Un paiejot laikam, tīroties ik pa laikam regulāri gadu, mums tīra ādiņa, viss notīrījās. Veselība mums vairs nav slimības, fantastiski. Vienīgi mamām ir jāsaprot šeit, ka viņām arī jābūt pacietīgām. Varbūt samazinam devas, atrodam citu veidu un skatāmies, kā tas organisms pamazām atjaunojas. Okay? Vienīgi varbūt jautājums, varbūt to lakricu vienkārši vienu pašu iedot bez tā skudru koka. Tur ir tā, skatoties no kas jums par iekaisumiem un kā ir lakrice nav antibiotiķis. Lakrice ir atkrēpojošs preparāts, attīrošs respiratorajiem, ja? Savukārt skudru koks, viņš ir efektīgs tieši kā antibiotiķis, kurš iekšā organismā cīnās ar šiem vīrusiem, baktērijām un patogēniem. Tātad viņi arī, redziet, kombinācijā, kas man patīk zālīties reizēm, šī kombinācija, viņa viens otru papildina un dod efektīgāku rezultātu.
tad es darītu ko šajā veidā. Es varbūt iedotu tādu kā puskapsuliņa, cik bērniņš ir liels Maritiņu. Nu, 2-3 mēneši, 2 gadi, 3 mēneši. Mazulītis. Tātad viņam var padot 3 daļu kapsuliņas, tādā mazā krūzītē, ja? Pa daudz, lai nav viņam pa daudz, un lai tas bērniņš to silto tējiņu arī pamazām dzer. Bet tāda mazulīti mēs arī jauktu, pieņemsim, ar medu vai parastajā, nevis saldinātā, neņemiet saldinātos tos cukurotos jogurtus, ja, bet parastajā jogurtā, un tas bērniņš arī, es domāju, viņš arī paņemtu to visu. Viņam tā pa mazam, tad nebūtu šī vemšana, jā, nebūtu pa daudz šī stiprā tēja, jo es domāju, tas skudrukoks viņam tādas kā mazas granuliņas, un viņš diezgan stiprs tam mazam bērniņam 2 gadu, jā, viņam ir pa daudz. Nu, tur ir mammai drusku kā jāpalavierē un jāpiešājas, jo mazulītis tās viņš arī to kapsuliņu lielo neizdzers. Tā, ka tur ir mammu izgudrojums, cits liek putrās, cits liek jogurtā, cits ar medu, cits ar ūdeni, karotē. Cits patiesībā mums bija mammas, kuras tādā angliski saucas syringe, tur, kur mēs agrāk dzērām to temperatūras, jā, to lietu tāda mazā špricīte. Citiem dod tādā mazā špricītē, un viņš ātri aiziet. Bet tad varbūt tās devas samazināt, lai nav visa tā lielā kapsula, jā, un varbūt tad biežāk. Ik pa laiciņam, ja mamma ir duka, es domāju, ka tas noteikti atslogosies mammai arī bērniņa veselībā. Jā, tās spricītes ir dotas, tās viņš ļoti pats labi arī prot mutē iešvircēt. Tas jā, labs variants. Super, tātad varbūt jāpāriet pie šī, jā, jo tam mazulītim arī nav diskomforts. Ja viņam būs diskomforts, viņš no tā muks, tad mammai vēl grūtāk būs tik līdz tam klāt. Visi skatos, ka vairāk nav. Kur mēs jau aizvilkām līdz pusstundai, mums bija arī jautājumi, bet šodien arī beigsim ar to. Paldies par jautājumiem, paldies, ka klausījāties. Noteikti jautājiet arī saviem veselības konsultantiem vai arī savās veselības grupās. Un pēc 2-3 nedēļām mums būs vēl viens īsie šie uzskati par kādiem 2 maksimāli produktiem, lai mēs sākam saprast. Ja mums ir zināšanas, kā ar ko sakombinēt, tad mēs ļoti viegli varam mājās ar mājasdarbas aptieciņu tikt ar visu galā. Paldies! Atā! Paldies! Paldies! Atā! Atā!